Labdien! Tātad šodien būs sociāla zinības par nodokļiem, un es vēlos pasveicināt visus māmiņus, jo šodien ir māmiņu diena. Lai jums ir jauks vakars. Un labi, tātad kas ir nodokļi? Tad nodokļi ir likumu noteikti obligāti maksājumi valsts vai pašvaldību budžetā. Un tad mēs varam, tad Latvijā ir kādi 20 nodokļi, varbūt drusku mazāk, un varbūt uzrakstam visus tagad. Tad mums ir akcijas nodoklis, kas ir tās nodoklis par alkoholiskiem dzērieniem un cigaretēm un no veipiem un tā. Un, un vienkārši enerģijas dzērieniem un vispār tādām neobligātām precēm. No dzīvībai neobligātām precēm, kas nav parasti produkti. Tad mums ir dabas resursu nodoklis. Ja kas šitie visi ir saīsināti, jo viņus tā arī saīsina, un tāpēc es rakstīšu saīsināt. Jā. Dabas resursu nodoklis, kas ir, mēs par to runāsim vēlāk, bet tas ir gan tiešais, gan netiešais nodoklis, kur, jebkas par dabas resursiem. Mums ir elektroenerģijas nodoklis. Jā. Mums ir elektroenerģijas nodoklis, kas ir par elektrību. Mums ir arī subsidētais elektroenerģijas nodoklis, kas ir drusku kaut kas cits, lai viņš ir atsevišķi pats. Tad mums ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, IIN. Tad mums ir izložu un azartspēļu nodoklis. Tad mums ir mikro uzņēmumu nodoklis. Un patiesībā daudz mikro uzņēmumiem, bet ir arī šitais ir citādāk saīsināts mikro uzņēmumu nodoklis. Un tāpēc, ka mums ir arī muitas nodoklis, kas ir precēm, kuras importē uz citām valstīm, tad maksā muitas nodokli, lai viņu importētu šeit. Un tad iedzīvotāja ienākuma nodoklis, tas ir loģiski, no iedzīvotāja ienākumiem nāk. Un izložu un azartspēļu nodoklis nāk no, kad tu deri azartspēlēs un izlozēs, kad tu savējo naudu deri uz to, un tas aiziet nodokļus arī. Tālāk mums ir tas mikro uzņēmuma nodoklis, ko maksā mikro uzņēmumi, nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir par savu nekustamo īpašumu. Mums ir pievienotās vērtības nodoklis, visplašāk zināmākais PVN. Tad mums ir mums ir solidaritātes nodoklis, kurš ir līdzīgs valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas ir vēl viens nodoklis, arī sociālais nodoklis, tā viņi arī sauc. Bet tad solidaritātes nodoklis strādā tā, ka tie, kam ir virs konkrētam skaitam sociālajām iemaksām, tad viņi maksā vēl klāt solidaritātes nodokli. Es nezinu, kāpēc šitais tika ieviests, bet tāds vienkārši ir. Ja tu maksā pietiekami daudz šito no savas algas, tad tas aiziet uz šajien. Bet tas nav konkrēti tiešais nodoklis, jo visu to nemaksā. Un mums ir transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, kas vienkārši par tavu auto, kad maksā ikgadēji servisē un tā. Tad ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas ir pēc uzņēmumiem. Tad, ja mums bija mikro uzņēmuma nodoklis, tad mums ir arī uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis tikai no uzņēmumiem. Un tad uzņēmuma ienākumi arī tiek nodokļizēti. Un tad ir arī vēl viens uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodoklis. Tas ir konkrēts nodoklis, kas ir līdzīgs transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklim, tikai tas ir par uzņēmumiem, kur konkrēti uzņēmumiem ir citi guidelines un noteikumi par uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokli. Un šie ir tādi visplašāk zināmākie
Ja? Šodien mēs runāsim par tādiem diviem, bet sākumā, kas vispār ir budžets? Ja? Kas vispār ir budžets? Padomājiet, kas varētu būt budžets? Tā īsti neskaitītos kā nauda, bet tas ir kaut kas saistīts ar naudu. Tātad mums budžets patiesībā ir tāds kā naudas plāns, kam tu tērēsi naudu, ja? Tu sev uzstādi, cik tu tur tērēsi, piemēram, kaut kāds 30 eiro, 40,000 eiro, vienalga. Un tad tu plāno, kam tu to pirksi, kā tu iegūsi to naudu un cik tu tērēsi. Un tad budžets pēc nozīmes ir ieņēmumu un izdevumu plāns noteiktam laika periodam. Un valstī tas ir parasti gadam, bet par valsts budžetu mēs vēlāk, spoilers, labi, par tiešiem un netiešiem nodokļiem. Tātad mums ir tādi tiešie un arī tādi netiešie nodokļi, ja? Es redzēju, ka es izdarīju to kopīpēc. Labi, tiešie un netiešie nodokļi. Tad tiešie nodokļi ir, kuriem apliekamais objekts pieder vai attiecas uz pašu maksātāju. Tātad viņi to nevis maksā apzināti, bet maksā tieši tam nodoklim, ja? Un tad mums ir 6 galvenie tiešie nodokļi. Šitie ir jāzina. Tātad dabas resursu nodoklis ir tiešais, iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir tiešais, uzņēmuma ienākuma nodoklis ir tiešais, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir arī tiešais, un arī nekustamā īpašuma nodoklis, un arī izložu un azartspēļu nodoklis. Šie 6, ja, ir tiešie nodokļi. Tas nozīmē, ka, kad viņus maksā, tie ir speciāli tam domāti maksājumi. Un labi, tagad netieši. Varbūt jūs domājat, kā ar elektroenerģiju un tā. Un tur ir baigi stingri tie noteikumi, bet var secināt, ka šos maksā visi, kas piedalās šajā vietā, bet, piemēram, elektroenerģiju varētu pat visi nemaksāt. Labi, un netiešie nodokļi. Tātad to apliekamais objekts ir prece vai pakalpojumi. Un visslavenākie 3 muskatieri, ja varētu tā teikt, ir PVN, muitas nodoklis un akcijas nodoklis. Šie ir visskaidrākie piemēri, bet arī dabas resursu nodoklis ir netiešais. Un tad, šitais ir loģiski. Akcijas nodoklis, tu pērc kaut ko un tu maksā lielāku summu, nekā tu maksātu bez tā nodokļa, kaut kādu alkoholisku dzērienu vai kaut ko tādu. Ar muitas nodokli, tu importē preci, tāpēc tu maksā konkrētu cenu. Un PVN tu pērc kaut kādu preci, un viņai klāt iekļaus arī PVN, kur tu maksā. Un tad tie ir tie. Labi. Turpinam par ko mēs turpinam. Tad turpinam par PVN. Ar PVN, kā jau mēs zinām, ir tas nodoklis, ko mēs, jebkurš, kas iepērkas, lieto. Ar PVN ir 21% no cenas. Un tā, ja mēs rēķināsim, mēs reāli teikt rēķināsim. Tā ir 21% no cenas. Teiksim, mums ir 100 eiro. 100 eiro spēles kontrolieris, ko mēs tagad pērkam, ja? Ko es ļoti gribēju. Tātad, kā aprēķināt šo? Tātad 100 eiro šajā situācijā būs 100%, ja? Es trasim mazāk to. Tad 100 eiro mums ir 100%. Un
Tātad, ja mēs to saliekam kā x, tad x, tad, ja mēs saliekam to kā 100, ja, tad x normāls, ko mums vajag iegūt. Mums vajag iegūt PVN, tātad PVN ir x. Un mums vajag iegūt, cena bez PVN. Vai cena bez PVN ir x. Mums vajag iegūt cenu bez PVN, oriģinālo cenu. Un tātad tas būs x plus, tas būs x plus 21, 0,21x ir 100%. Ja? Un tātad 1,21 x ir 100. Un pēc tam mēs varam izdalīt. Un tad mēs varam iegūt, ka cena ir 89. Jā. Cena ir 89. Un jā, tā to aprēķina. Ja es nemaldos. Jā, tā to aprēķina. Un tagad ķeramies klāt mūsu savā ziņā galvenai tēmai. Ir par bruto, neto un reālo algu. Un par iedzīvotāju ienākumu nodokļu aprēķināšanu, kā arī valsts sociālo apdrošināšanu un obligātajām iemaksām. Nu, to jau. Tātad, kas ir bruto, neto un reālā alga? Tad mums ir tādas bruto, neto un reālā alga, kur bruto alga ir tā, ko, teiksim, mēs dabūnam šito dzelteno bumbu, ja? Un tā ir mūsu bruto alga. Bet neto alga, teikt, ka mēs saņemam neto algu, ak, Dievs. Tagad, kad tad mums ir šitais, ja? Un tagad mēs saņemam neto algu, mēs jau dabūnam šito mazāku. Un reālā alga ir citādāks stāsts, bet varētu būt vienāds, varētu būt mazāks, varētu būt lielāks. Vienalga. Tātad reālā alga ir preces daudzums, ko var nopirkt par neto algu. Tātad tas cik tu var nopirkt. Bet tas ir salīdzināts ar laika posmiem. Piemēram, vienu brīdi es nopelnīju šitik daudz, varēju nopirkt šitik, un otru brīdi es nopelnu vai nu vairāk, vai nu mazāk, un es varu nopirkt vai nu vairāk, vai nu mazāk. Jo prece ir vai nu dārgāka, vai nu lētāka palikusi. Tad ir divi kritēriji, cik tev ir neto alga un cik paša preces cena ir. Un tātad bruto alga aiziet cena kopā ar jau iedzīvotāju ienākumu nodokli, kur tu neesi samaksājis, un arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Un tad tas aiziet uz neto algu. Bet kā aprēķināt pašu neto algu? Tātad neto algu aprēķina. Varbūt novilkšu. Tad neto algu aprēķina 4 easy steps. Pirmais solis. Tātad mums vajag aprēķināt, pirmajā solī mums vajag aprēķināt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un to dara šādi. Tātad darba ņēmējiem tie ir 10,5%. Ja. Tad mēs ņemam, teiksim, kaut kādu skaitli, un tad atņemam un aprēķinam tās, un aprēķinam 10%. Tātad 10%.
no brutā alga apzīmējam ar B, ok? Ar 10,5% no B. Labi, otrais solis. Tagad mums vajag aprēķināt iedzīvot ienākumu nodokli to bāzi, tāpēc, ka, ak, Dievs, es man liekas, palabošu, kā šis izskatās. Tad vajag aprēķināt bāzi iedzīvotāju ienākumu nodoklim. Tāpēc, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis nav atlikušais no šī visa. Tātad, kā to dara? Tātad, IIN bāze ir, un tātad B mīnus, un šeit mēs liksim mūsējos 10% no B, apzīmēsim to ar N, labi, nē. Vēl mīnusā aiziet tāda 2 kritēriji, kas ir neapliekamais minimums, un arī atvieglojumi par apgādājumu. Tātad, un tas jāmaksā vienam no vecākiem. Tātad ir tādi atvieglojumi par apgādājumu, kur par katru bērnu ir jāmaksā 250 eiro. Tā kā nevis jāmaksā, bet tev ir doti atņemt nost, lai bāze ir mazāk. Un neapliekamais minimums ir vienkārši tāda ekstra nauda, kur ir noņemt nost. Ak, Dievs, neprot rakstīt. Neapla minimum. Un mīnus arī apgādājumu. Un tad mēs iegūstam mūsu iedzīvotāju ienākumu nodokļu bāzi. Labi, pēc tam mēs aprēķinam no bāzes. Tātad ir ienākumu nodoklim ir vairāki tā procentu likme. Tātad ir 20%, ir atkarībā pēc algas. Ir 20%, 23%, un ir arī 31%. Un tad vienu no šiem tu maksā atkarībā no algas. Un tātad šeit, kā tu aprēķina, tad no INN bāzes paņem vienu no tiem, vai, teiksim, 20% no INN bāzes. IIN bāzes. Un 4. solī atņem visu. Tātad B mīnus VSAOI mīnus IIN. Un tā iegūst neto algu. Neto. Un tā iegūst neto algu. Jā, kā, bet jautājums, kas ir valsts budžetā ietilpst un kā strādā ēnu ekonomika un aploksņu algas. Tātad, šajā daļā jūs iemācīsieties par fiskālo politiku un kā valsts paglābi tevi un kāpēc jāmaksā nodokļi vispār. Tātad, mums ir tāda lieta kā darbs, ja? Tu strādā, un tev no algas atņem visu šito, un arī to VSAOI, kurus jau no galvas esmu iegaumējis, stāstot jums šajā video. Bet tātad mēs to mēs to maksājam, tāpēc, ka daļa no tās naudas iet pensijā. Un tu pat vari redzēt, cik tev ir pensija, jo tev atļauj to skatīties. Un tu vēl kaut kur viņu noguldi. Ja. Labi. Un arī
šīs iemaksas iet arī citu pensijās un pabalstos un valsts budžetā. Un ko viņi tur darīs, mēs nezinām. Patiesībā mēs zinām. Šitais ir par katru eiro, cik daudz centi aiziet no katras lietas. Un te var redzēt, ka sociālajai aizsardzībai, dotācijām pašvaldībām, nodokļiem pašvaldībām, veselībai, izglītībai, ekonomiskai darbībai, aizsardzībām, sabiedriskajai kārtībai, valsts parādu apkalpošanai un iemaksām Eiropas Savienības budžetā, pārējiem izdevumiem, prezidenta kancelējai, Saeimai, ministru kabinetam un vides aizsardzībai. Un tātad vēl svarīgi ir tas, ka mums ir jāmaksā nodokļi, citādi valsts darīs visu kaut kādas lietas, ko sauc par fiskālo politiku. Tad fiskālajā politikā tā ir tāda kā parādību kopums, kuru valsts izmanto, lai mainītu lietas kā ēnu ekonomiku un citas nelegālas darbības, un lai viss ir sabalansēti, ja. Tāpat kā, šeit ietilps arī inflācija un dažas citas lietas, un tātad, bet kas vispār ir ēnu ekonomika? Tātad ēnu ekonomika ir tāda lieta, kur ir nelegāli, kur netiek maksāti visi nodokļi. Vai nu vispār netiek maksāti, vai arī netiek maksāti, vai arī netiek maksāti daļa no nodokļiem. Tad netiek deklarēti tie ienākumi, un par tiem netiek maksāti nodokļi. Un ēnu ekonomikā nerāda pašu peļņu, darbinieku skaitu, un arī dod tādas lietas kā aploksņu algas. Un tātad aploksņu algas ir, atcerieties, ka es stāstīju par bruto un neto algām. Tātad iedomājieties, ka bruto vienkārši nomira ēnu ekonomikā. Uzreiz dod neto. Un tad darbiniekiem varbūt ir labi, jo viņi dabūna vairāk naudu, arī paši uzņēmēji un tie uzņēmēji vadītāji, uzņēmumu vadītāji, viņiem arī varbūt ir labi, jo viņiem nav pat nodokļu jāmaksā, un viņiem maksā par to, par savējo darbu vairāk. Un tātad valsts dara tādu fiskālo politiku, kur viņi dara, tātad kāpēc ēnu ekonomika ir slikta? Tāpēc, ka ceļi bojājas, un viss ir slikti, netiek valsts budžets pielāgots kā šodien. Un tāda fiskālā politika šito izglābi. Tātad, ja ir pārāk daudz šī ēnu ekonomika, tad, uzliek to inflāciju kā vairogu. Ja, inflācija mums šoreiz ir vairogs, ja. Tas ir vairogs. Un vēl valsts patiesībā varētu arī sākt pretējo un arī sākt paši tērēt naudu uz citām lietām, jo tad ir vairāk darbinieki un tiem, jo ēnu ekonomika ved uz bezdarbu, un tad viņiem ir darba vietas, kur nav ēnu ekonomika. Un tad izmirst šie pakalpojumi, kas tiek ēnu ekonomikā darīt, un valsts arī ir laba. Un tad ir arī 3 valsts budžeti. Ir valsts pamatbudžets, speciālais valsts budžets un pašvaldību budžeti, kur valsts pamatbudžets aiziet izglītībā, veselībā, vēl policijā, armijā, ceļos, kultūrā, ministrijā, aizsardzībai, sociālajai aizsardzībai un tā.
Un speciāls valsts budžets aiziet pensijā, slimības pabalstos, bezdarba pabalstos, bērnu kopšanas pabalstos. Pašvaldību budžets aiziet ielās, bērnu laukumos, skolas uzturēšanā un sabiedriskajos pakalpojumos. Un visu beidzot, atcerieties, kā es teicu, ka darba ņēmējiem ir jāmaksā 10,5, darba devējiem ir drusciņi grūtāk, jo viņiem jāmaksā ar 23,59% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un tā kopā tas sanāk 34,09. Es zinu, es tā baigi šaudījos apkārt šajā sērijā, nevis sērijā, bet video. Un es ieteiktu jums atkārtot katru nodokli, ko viņi dara, kā viņi mums izpalīdz valstī, un arī kā aprēķināt neto algu. Un, jā.